jautājumiem un arī pieminējām, ka šodien notiek kociņu stādīšana un ka tas ir liels gods visiem tiem, kuri jūs šeit esiet un pārstāviet katras klases kolektīvu un ka jūs būsiet vistiešāk, vistuvāk bijuši klāt šim procesam, kad koki ir iestādīti. Pašlaik Aucē un visā valstī ir vērojama tāda situācija, ka kādreiz pirms vairākiem desmitiem gadu stādītie koki bieži vien ir kļuvuši veci un dažviet pat bīstami gan gājējiem, gan automašīnām. Un notiek tāds process, ka agrāk vecie stādītie koki vietām ir jānozāģē, vai arī tos ir stipri jāapzāģē, bojātos zarus aizvācot. Un tad daudz cilvēku Aucē bieži vien ir neapmierināti, ko te atkal dara, kaut ko zāģē un kaut ko plēš. Bet man ir tiešām prieks, ka Aucē ne tikai zāģē to, kas tiešām ir aizvācams un bīstams, bet ka Aucē stāda vietā jaunas kokus. Un es jau priecājos tad, kad bija valstī lielā talka, ka vismaz tuvākajā apkārtnē ap skolu, gan tad, kad visa skola piedalījās tā kā piekdienā, gan arī sestdien, kur tika savākts viens no netīrākajiem stūrīšiem Aucē, ka tieši jūs, jaunā paudze, vai nu gluži jūs, vai jūs vienaudži tur bijāt. Un varbūt es vēlētos, lai vairāk būtu mana vecuma cilvēku un pieaugušo, bet ir tā kā ir. Bet man tiešām lielāks prieks, ka tie bija jaunieši, jo jūs esiet mūsu nākotne. Un es varu